Šī ir kaudzieta ar grāmatām, kuras es plānoju izlasīt līdz gada beigām. Godīgi, tad šīs ir grāmatas, kuras es iegādājos muzeja nakts ietveros Zvaigznes ABC grāmatnīcā. Labprāt padalītos ar tām grāmatām un kāpēc es viņas izvēlējos. Pirmās divas ir uzņēmējdarbība iesācējiem un izturība jauns līmenis sportā un dzīvē. Šī grāmata ir domāta bērniem. Es labprāt viņu uzdāvinātu jebkuram 10-gadniekam, kurš saskatījies YouTube dažādas video, kā tur, nezinu, 5-gadnieki kļūst par miljonāriem, tad viņam tur savu biznesu un arī grib savu, tur, nezinu, uzņēmējdarbību un tur pelnīt lielo piķi. Dažreiz tu esi savā galvā tik ļoti, ka ir labi atcerēties, ka tev vienkāršā valodā, kā 5-gadniekam, var visu izskaidrot. Un tad šeit ir, kā tiek maksāt nodokļi, kā atrast ražotājs, kur atrast ražotājs, kā būt labam vadītājam, kā paplašināties, kā veidot biznesu, kas ir vērtīgs sabiedrībai. Šo grāmatu ir sarakstījis latvietis Andrejs Birjukovs, kurš ir vienīgais latvietis, kurš 7 dienās noskrēja 7 maratonus visos 7 kontinentos. Un viņš ļoti detalizēti izstāsta, kā no A līdz Z sevi izaicināt fiziski un arī mentāli. Kādi ir vingrinājumi, kā par uzturu, par miegu, par visām iespējamām disciplīnām, kā attīstīt izturību. Arī interesanti bija tas, ka te ir par sievietes menstruālo ciklu, kas liekas dīvaini, vīrietis to ir sarakstījis, bet, es ceru, ka viss ir tā kā zinātniski arī pamatots un, nebūtu no personīgas pieredzes. Ir grāmata, ko mana mamma ir jau man ieteikusi vairākus gadus, sievietes, kuras skrien ar vilkiem. Un šī grāmata ir tāds tā kā, klasika, bet kāpēc es viņu nopirku? Pirmkārt, viņa ir ļoti bieza. Es gribēju arī šantarānu, bet ar biezām grāmatām ir tā, es varētu paņemt, protams, bibliotēkā un viņu lasīt, bet es pašizaugsmes grāmatas lasīšu lēnāk nekā citas, jo man patīk arī pierakstīt, man ir savu pierakstu kladīte, kuras izrakstu savu citātus, atziņas, pārdomas par grāmatām, un šī grāmata konkrēti, man liek, es vienkārši, kad lasīju, man likās, kaut kā ļoti interesanti. Vienalga, vai esat veiksmīga vai netik veiksmīga sieviete, maisaimniece, māksliniece vai uzņēmēja, šī grāmata ir jūsu atslēga uz īsto dzīvi, uz zinīgas, spēcīgas un savvaļīgas sievietes pasauli. Ir divas šādas te. Go Higher, ko uzrakstījis reperis Big Sean, un tas ir kaut kāds jaunums. Un te ir par 5 paņēmieniem, kā sasniegt mērķus, panākumus un iekšējo mieru. Un šī grāmata ir mazliet kontrasts no otras, tāpēc, ka šis ir tavs kabatas psihoterapeits, kas, ko tas virsraksts arī pasaka, ka tu, ja tev interesē pašizaugsme, psiholoģija, tad šī grāmata būs tev. Bet man patīk arī lasīt grāmatas ne tikai, kur ir personīgā pieredze un kaut kādas mācības, ko tu iegūsi, bet ko raksta speciālisti no industrijas tiešām. Jo, tad tur ir fakti, tur ir zinātne, visa pamatā, un tu tiešām to vari kaut kā strukturizēt, un pēc tam tu papildini ar citu cilvēku pieredzēm, un tev varbūt veidojas kaut kāda jauna perspektīva. Es jau labprāt, tikai mans sasodītais prāts neļauj, kas ir par prāta limitācijām, kaut kādiem pieņēmumiem, kas mums iekšēji vienkārši ierobežo. Piemēram, mani nemīl, es neesmu pietiekami labs, es neesmu to pelnījis, un tad izstāsta konkrēti, kāpēc mums šī limitācija rodas, un kā ar viņu tik galā, kaut kādi vingrinājumi. Mums nestāstīja par mīlestību. Es neesmu lasījis daudz grāmatas par mīlestību, bet visas dzīves pamatā ir attiecības. Tāpēc šī grāmata noteikti varētu tā kā būt pamācoši ne tikai, manuprāt, par mīlestību pret sevi, bet arī pret ģimeni, pret draugiem, pret partneri. Šo esmu iesākusi ceļš, kur izvēlēties. Man ļoti, ļoti patīk, esmu kaut kādā 30. lapas pusē, bet tas ir, kā lai izskaidro, tas ir par tādu ceļojumu, kas izskaidro, kā tikt pāri problēmām, pārmaiņām, visam šim procesam, perspektīvu, kā viņš to pasniedz tādā vienkāršā valodā, ir lasīt centākās grāmatas par disciplīnu, bet šeit viņš to paskaidro tik iejūtīgi, tik empātiski, ka man vienkārši uzreiz tāds, es vēlos šo turpināt lasīt, un aptaukošanās kods par to, kāpēc pieaug svars un kāpēc viņu nevar nomest nost. Man interesē veselība, fitness, psiholoģija, pašizaugsme, šādas jomas mani interesē, un man patīk lasīt arī par tēmām, kuras es pati nepārzinu, tāpēc šī te būtu laba lasām vēl manam draugam.
13. stāsts, šī ir novela par to, kā meitene šķiet, ka viņai piedāvā iespēju kļūt par angļu rakstnieces biogrāfi. Kas man ir ar grāmatām, kur vākā ir grāmatas, man uzreiz tāds, jā, es arī gribu, šī noteikti būs tāda cozy grāmata vai ļoti aizraujoša. Kaut kas tur ir ar to vizuālo. Vēl pašizaugsmes grāmatas Lielā burvība, kuras autore ir tā pati Elizabete Gilberta, kur uzrakstīja Ēdu lūdzies mīli. Un šajā grāmatā savukārt viņa nevis raksta par savu ceļu, viņa dalās ar ieteikumiem, kā kļūt radošākam, kādus ieradumus un ar kādu attieksmi sev ļaut parādīties pasaulē, pašizpausties, jo nevienmēr viss radošums nozīmē, ka tev uzreiz jākļūst par gleznotāju, mūziķi, aktieri, radosmi teikumi, kas atvieglo dzīvi. Lai cik mēs katrs justos viszinoši un pārliecināts par sevi, ikvienam tomēr saskarsmē ar kolēģiem, draugiem un tuviniekiem gadās it kā ikdienišķas situācijas, ar kurām cieņpilni tikt galā var būt sarežģīti, reizēm pat it kā neiespējami. Manuprāt, jebkurš dzīvē ir tā saskāries, ka tev ir it kā viss kārtībā, ir laba diena, bet kāds izsaka kaut kādu komentāru, kaut kur tas paliek. Un tad īstenībā, ka ne viss ir pret tevi. Tā ir varbūt tas mans priekšstats, kas varētu tajā grāmatā būt. Un pēdējā ir Hobits. Man ļoti patīk Gradzena pavēlnieka filmas, arī Hobita filmas. Es jau no mazas bērna kājas esmu skatījusies. Man kaut kā tas grāmatas vārks atgādināja Harry Potteru un visu, kas fantastika un kaut kā cita bērnība. Tīpaši tas stils, kādā tiek tulkots, zvaigznes tieši grāmatas bērniem, tik ļoti iedot tādu nostalģisku sajūtu, kas nav pieaugušo grāmatās. Pieaugušo grāmatās viss tiešām ir tā tik daudz nopietnāk, bet šeit ir tādu vieglumu par to Bilbo Baggins un vispārējo. Bet man liekas interesanti, ka šī grāmata ir tiešām plāna. Un, nezinu, es ceru, ka tur nekas nav izņemts ārā. Bet uzreiz, kad tu atver to grāmatu, tev ir karta. Un tu vari skatīties. Un viss tāds, es kaut kā ieejot grāmatnīcā, es vienā brīdī pieķēru sevi pie domas, ka es ļoti gribu sākt lasīt bērnu grāmatas. Jā, pašizaugsmes grāmatas ir foršas, un viņas tiešām tev dod jaunas zināšanas, jaunu perspektīvas, tā kā ieguldījums sevī, bet šāda tipa grāmatas, tas ir tā kā dvēselē, tas ir tā kā sirsniņai, par to, ka tu vari tiešām arī pasapņot, pabaudīt, paceļot iespējams kaut kādā citā realitātē, kas neeksistē. Kurš tad nav gribējis, ka viņam atnāk no Hogwarts vēstuli? Kurš tad negribētu? Es ceru, ka jums patiks šis video un tikamies nākamreiz!